Šodien mēs atbraucam uz Lielupē, pamakškariet kopā ar jau trīskārtoju Latvijas čempionu Fideru makškarēšanu Krīšiņa Lisovski. Čau, Krīšiņas! Čau, Vīri! Prieks tev redzēt šodien šeit. Jā. Nu, esat gatavs? Vēl gatavojas? Protams, Fideru makškarēšana, kā es visu ceļu nav spinning. Tāpēc teicu, ceļamies agrāk. Jā, Krīšiņas visu laiku saka, ka jūs tie spinningisti ar saviem spinningiem uzreiz atbraucat uz krastu, pielikt klāt wobleri un sāk maškarēt. Ar Fideru tipa 2-3 stundas jāgatavojas. Nu, 3 gluži nē, bet šobrīd ātrā versijā stundas laikā tiksim galā, bet tā normāli. Mačos ir 1,5 stunda dota, bet tā 1,5 stundu vajag jālai kvalitatīvi sagatavota. Cerēsim, varētu nosaukt šajā plezīra copē vai arī atpūtā pēc smaga Latvijas čempionāta. Izmetām uzglabājamo tīkliņu. Kā redzat, dziļums ir baigi maziņais, bet šodien negribās zābokas, slapjos vakardienas vēl kājās. Tāpēc šodien sausumiņā varbūt tās pa kādam 2 stundiņas mums laiks būs dots, varbūt tās arī parādīsim kādu zivtiņu. Un lai viņi visi būtu smuki dzīva, mēs ielikām 4 metri uzglabājamo tīkliņu, jo zivtiņas pēc tam palaidīsim vaļā. Zivtiņas ēdam arī, bet pārsvarā neēdam. Mīlam tikai. Fideru makškarēšana viena no svarīgākām lietām ir, barība, vai ne? Es teiktu, ka tā ir, viena nevar teikt pati svarīgākā, jo tā copa ir no visādām sastāvdaļām komplekss sastāv. Un jābūt ir visam pareizi. Bet no tādām, viena no top svarīgākajām lietām ir viennozīmīga barībiņa. Šodien mēs izvēlējāmies Traperi firmas barībiņu. Šī būs kā bāze. Mēģināsim noķert, laikam tas, kas ķersies, raudiņu, kas būs forši rudens vēsajam ūdenim. Un nedaudz pieliksim puspaciņu breksi saldumiņam tādam. Tā barībiņa mums sanāks tāda rudens pliekani garšīga. Tāda viņa sanāks apmēram. Barība kopā mums sanāks tumšā krāsā, tāpēc kilogramu melno paņēmām. Šī ir tāda neitrāla, kā smiltis gandrīz, kas arī ir īstenībā ļoti svarīgi. Barībai jāsanāk. Pārsvarā mēs to taisam identisku ar grunti. Tas ir krastā šeit šādi ir. Tur arī ir gaiša. Bet viennozīmīgi, kur mēs makšķerēsim ap 40 metriem, tur tā grunts ir melna visdrīzāk, kā jau gan arī visos mūsu ūdenskrātuvēs, un pārsvarā taisam melnā krāsā viņu, lai sportā, piemēram, parasti mēs ķeram nelielu izmēru zivtiņus. Tāda mums, diemžēl, ir tās Latvijas trases, nosauksim viņu tā. Ja viņi arī sanāk bišķi gaišāk, ir arī speciāla krāsa. Un nokrāsojam tumšāku. Un parastajās trasēs mēs ķeram visādi tādu izmēru zivtiņus. Tāpēc arī jātais identiska grunti, jo mazās zivtiņas baidās. Lielās ne, mazās baidās. Miskasti metam sev līdzi un ieraugām, kad ir arī miskasti kāds atstājis, arī šeit. Bet tur ir pārāk pretīgi un netīri, to mēs neņemsim, ar šito mēs varam paņemt. Nedaudz vēl. Patīk visu pašam smaržot, ošņāt. Viņas ir garšīgas. Jā, lai zinātu, kā tur ir, kā zivtiņai ir. Tur mums ir ūdens, jā? Šeit mums ir ūdens, šādā foršā trauciņā. Tagad laikam 2 gadi jau tāda mode ir Eva trauciņi, ļoti ērti, fantastiski ērti, es pat teiktu, uz makšķerējamā galda, vispār izmanto dažādām, lietām priekš mums. Šī ir melase, arī Traperi firmas, nedaudz ar brekša pieskaņu. Tā ražotājs mums saka, smaržo kā melase parastā.
Kas maržo parastu melasi? Tā kā traper, brekšu melasi. Tā kā ūdens šodien ir augsts, ja mēs būtu tā gribētu ļoti nopietni uz copi braukt šo, es izdarītu visdrīzāk mājās vai paņemtu remdenu ūdeni no mājām. Nevis no krāna, bet kaut kādu Everestu pirktu veiklā, vai arī pat iebraukt pa ceļiem veiklā nopirktu, kurš ir 15 grādu apmēram silts, jo melas ir bieza, un viņa šādā ūdenī diezgan švaki izšķīst, bet mums nāk palīgā Makita, kas padara visu netīro darbiņu. Īstenībā tiešām netīru, ja? Jā, tiešām netīru. Melnu darbu. Melna darbiņa, jā. Ne, vai tā brūņa krāsā. Un tā arī augstā ūdenī mēs iestrādājām melasīt iekšā. Un tagad liekam klāt. Lejam klāt lēnām. Redzat, diezgan tā daudz pielējām, bet es jau kā profesionāls jūtu apmēram, cik vajag, cik nevajag. Tad pirmais lējiens tāds varētu būt bišķiņ lielāks. Smaržo riktīgi fantastiski. Es pat teiktu pārāk garšīgi priekš rudens. Jā, un smaržo. Jā, ļoti smaržo. Ļoti aromātisks man sanāca šis Nezinu, ka brekši, bet es sastāvs. Jā, nezinu, ka brekši vai raudas, bet es pats gribu to pagaršot. Ir garšīgi, tātad viņām arī būs garšīgi. Varam redzēt, ka pavisam neizmaisījās tā melase pat ar mikseri maisot. Tas ir tas, ko es jums teicu par augsto ūdeni. Vasarā nav stresa. Rudenī būtu vēlams iebraukt veikalā. Pirmo maisījumu mēs esam uztaisījuši, pirmo ūdens pieliešanas reizīti, ja? Tātad barībiņa ir jau salipusi nedaudz, bet 2 minūtes nav pagājuši minūte, bet jau jūtās, kad viņā jau sūcās tas ūdentiņš, jau nedaudz sausumiņš veidojās. Bet viņai kaut kāds 5 minūtītes mēs iedosim, pa to laiku uztaisīsim pirmos metienus, lai saprastu, cik te mums dziļš, kur tas dziļums sākās un tam līdzīgi. Tā teikt, izpētīsim grunti, lai saprastu, kur mums vajadzētu makšķerēt un kur tā zivs varētu būt. Grunts izpēti mēs veiksim ar šādu marķiersvinu. Izskatās pēc mīnas. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs viņu vilksim pa grunti. Tātad mēs velkam, grunts ir mierīga. Op, un ieķērās nedaudz, pats picīte var redzēt. Tā mēs saprotam, katrs grunts nelīdzenams. Un kāda tipa grunts ir smiltis, tā tad nāk mierīgi, akmentiņi dreblītis. Noteikti, ka to dreblīti mēs ieraudzīsim. Jā, lielupē jau plus mīnus visur ir gliemeži, kā jau visās ūdenskrātuvē. No sākuma uzmetīsim uzmanīgi, jo spolītē ir palikuši vecie klipši, tā viņus nosauksim. Kuri ir jānoņem. Rekuri palikuši vecie klipši, tā teikt, no iepriekšējās zvejas. Cik tālu esmu makšķerējis, neatceros no galvas, tāpēc mums viņi ir jānoņem. Tāpēc veicam iemetienu, no sākuma uzmanīgāku. Šis nebija līdz galam uzmanīgs. Lūk, kaut kāda ap 40 metri noņemam. Otrs, man liekas, bija 70 metri. Noņemsim otru, jo mums vieta ir jauna. Esam pirmo reizi šeit. Ātri vajadzēja izdomāt, kur, ko, kā. Lai varam pastāstīt, parādīt, ko mēs gribam. Un 70 metri sēdus marķieris viņš lido tā tikai. Spola nav jauna, bet fiders izskatās ir kā jaunais un vēl nav izpakos līdz galam. Izpakosim, tagad noķersim 1 kilogramīgo zivi. Tā es daru. Tādas manticīgās lietiņas arī sportistiem laikam piemīt. Tā, lūk. Tā, klipšus esam noņēmuši, tagad varam droši veikt metienu. Pēc nedēļas smalko raudiņu skaldīšanas labā roka jau ir piekusus, tāpēc noteikti, ka tālāk pa 50 metriem šodien nemakšķerēsim. Cerams, ka zivtiņi to zinās. Apmēram 50 metri.
dziļums 0. Nogrima nenormāli ātri, tā mēs saprotam, ka dziļums nav liels. Bet tas, ko es jums teicu, velkam tagad sviniņa. Redzat, kā viņš ķerās? Lūdzu, tur smildu rekordu. Šeit aizgāja dreblīts, tur ir gliemezīši. Es zinu, ka Krišņam oktobris bija tāds intensīvs. Jā, Pasaules čempionāts, Latvijas čempionāta 4. posms. Dziļuma vispār nav. Treniņi. Jā, oktobra sākumā es biju pasaules čempionātā aizstāvēt valsts godu. Aizstāvējām godam, vēlāk pastāstīšu vairāk, plašāk. Un vakardien beidzās Latvijas čempionāts feederu makšķerēšanā pēdējais posms, kur arī aizstāvējāmies ļoti godam. Gan es personīgi, gan visi mūsu Oktosopi sporta komanda. Vēl tātad par šo iemetienu sapratām, kā 50 metriem mums ir ap 2 metri dziļums. Pamēģinājuši aizmest ļoti tālu, lai vispār sapratu, kas te tai upē darās, nu tā virspusēji. Feeders met ļoti labi. Aha. Tur ir gandrīz 2 reizes dziļāks, bet nu, tas ir kosmisks attālums, kuru es reāli negribu mest. Bet, straumīt ir, bet ko mēs darām? Mēs pameklēsim, kur tas dziļumiņš mainās, un ja tas nebūs baigi tālu, pamēģināsim tur arī makšķerēt. Jo tā būs viennozīmīgi perspektīvākā vieta, kur dziļumiņš uznāk tā kā augšā. Aiz kāns būs ļoti tālu, bet augšā tie varētu būt mums apmēram vēlamie metri. Barībiņa mums ir garšīga, gan jau, ka zivtiņa atnāks. Teorētiski jābūt kādai raudai, vimbai. Nu, lūk, palika grūti vilkt. Ja pirms tam bija viegli, tad tagad grūtāk viņš velkās. Ļoti iespējams, kad es velku, nevis ļoti iespējams, visdrīzāk tā ir, ka es velku augšā pa kantiņu. Tā tad ieliekam klipsi. Tīnam ārā kārtējo reizi, bet izskatās, ka tas ir kosmisks attālums. Nē, tur es negribu šodien makšķerēt. Tātad, kā es sapratu, ka tur tālumā dziļums mainās un ir 2 reizes dziļāks. Iemetot sviniņu, tikko kā viņš piezemējās pie ūdens virsas, es sāku skaitīt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pirmajā iemetienā man nogrima uz 10, otrajā iemetienā tālumā, ka mēs aizmetām, man nogrima uz 20. Tātad reāli 2 reizes dziļāks. Apmēram aizskaitot šādā ātrumā 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, līdz 10 dziļums ir tuvu 2 metriem apmēram. Tātad 20 ir 4 metri. Jā, 20 būs ap 4 metriem un pēc tām sajūtām, kad šis ir 80 gramīgs svins, pēc tām sajūtām apmēram tā viņš arī grimst. Nu, lūk, iemetīsim tur, kur mums likās, ka nāk augšā uz kantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Nu, lūk, uz 19 nogrima. Pirms tam bija uz 20, kaut kāds 1 vai 22. Tā arī ir, ka nāk augšā. Velkam tālāk. Grunts īstenībā ir, nu, lūk, rekur. Varam paskatīties, ieķērās, ja? Tātad sviniņš kaut kur ieķērās. Un starp citu vispār kaut ko uzāķēja, man liekas, virsū. Ļoti nenormāli grūti. Jā, kaut kas. Iespējams trofeja jau ir. Iepriekšējā makšķernieka. Runājot par iepriekšējiem makšķerniekiem, ka mēs atbraucām, viens cilvēks makšķerē, bet viņš jau aizbrauca projām. Cerams, ka tā nav zīme, ka mēs 2 stundas aprunāsimies ar jums, ar makšķerēšanas elementiem. Un zivtiņiem neredzēs nokabināt. Tā bija kaut kāda veca aukla vai kaut kas tam līdzīgs. Tā, klipsi mēs netīšām noņēmām. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, uz 15 nogrima. Tātad rekur ir apmēram vieta, kur dziļums iet uz leju vai no tās puses skatoties uz augšu. Nu, lūk, smuki mēs redzam, ka tur ir gliemezīši, fantastiski forši. Jā. Pat tādi pārāk rupi, es teiktu, nu redziet, un visādi arī tādi ķērājiņi tur. Mēs saprotam, ka mēs makšķerēt negribam, kur ir ķērāji, bet aiz viņiem, pirms viņiem šādi ar sviniņu noteikti mēs varam savu perspektīvo makšķerēšanas punktu. Iemetam vēlreiz. Nākošais moments. Tajā krastā mēs izvēlamies orientieri. Manā gadījumā tas būs
satelīts šķīvis uz mājas jumta. Uz viņu metam, iemetiens izcili precīzs. Nu, lūk, un tādā veidā mēs varēsim makšķerēt precīzi vienā punktā un saukt zivtiņas uz galda. Kā man stāv rekurtārpiņu uz galda, tā arī es viņus ar barotavas palīdzību nogādāšu 60 metri no krasta. Kāpēc tu noņem markersvīnu? Nu, tagad tu zini, ka tur ir īstenībā vieta, bet mēs nezinām ne attālumu, neko. Vienkārši zinām, ka tur dzīvums un grunts, bet kā saprast attālumu? Tieši tā arī saprast. Redziet, noņem markersvīnu, uzlikšu uz barotaviņu, lai vieglāk man ir uzlikt uz mērāmajiem mietiņiem. Uz mērāmajiem ko? Mietiņiem. Tūlīt redzēsiet. Rekord, tātad mums ir atkal makšķernieku izdomāts instruments, pavisam vienkārši elementārs, 2 mietiņi iesprausti zemē, starp viņiem ir striķis, un starpā ir tieši 3 metri. Tātad punktu, kur mēs gribam makšķerēt kantīta, gliemezīša, foršu grunts, mēs zinām, cik tālu tas ir, mēs nezinām. Vispār, kāpēc vajag zināt, cik tas ir tālu? Tāpēc, kad, kā redzējāt, bija arī visādi ķērāņi, lieli gliemeži, kas var pārgriezt auklu. Kādreiz arī es, kad makšķerēju 10, 15, 20 gadu vecumā, met uz aci apmēram, norauj, kas ir pats galvenais, kāpēc mēs mēramies. Ja cilvēks norauj savu montāžu, tad atpakaļ, nu labi, orientieris ir satelīts šķīvs, apmēram vektoru mēs zināsim, bet mēs nezināsim, cik tālu tas metiens bija, jo stāvot krastā, nu tā nevar noteikt precīzi, kā tur mēs. Bet uz mēramajiem mietiņiem mēs tūlīt noteiksim līdz centimetram precīzi, cik tālu mēs makšķerēsim, un mēs varam sagatavot papildus rezerves makšķeres. Sportā tas ir nenormāli svarīgi. Arī vakardien man mačos es norāvu laikam 3 makšķeres, bet man bija 2, jā, katrai distancei rezerves, bet es viņus apraujot, paņēmu nākošo makšķeri, nepilnas minūtes laikā fiksi nomēros un atkal makšķerēju savā uzbarotajā punktā, kas ir nenormāli svarīgi, un es nezaudēju laiku. Mūsu gadījumā, vai arī, teiksim, tāda standarta copes gadījumā, jūs vienkārši nepazaudējat savu uzbaroto punktu un neizšķaidat zivi, makšķerējot cituru, ja esat norāvis makšķeri. Uzliekam barotājiņu uz viena mietiņa, attaisam spoli, citi to dara atgriežot bremzi, bet es to ļoti ātri daru, bremzējot ar pirkstiem, un skaitam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Uz 19. riņķi, tātad, ja būtu pilni 19, mums būtu 57 metri. Cik tur ir attālums starp? 3 metri. Un tagad mums būtu 57 metri līdz mietiņam, bet mums līdz mietiņam nav. Tātad mums ir 56 metri un uz aci kaut kādi 40 centimetri. Tātad mēs makšķerēsim 56 metri un 40 centimetri. Nākošais moments. No baltā mums ir 10 centimetri. Precīzi 56, 40. Tinam nost. Tik vienkārši un sarežģīti tas viss ir. Barotaviņā redziet, es nepaņēmu kaut kādu parastu šādu tādu, bet es paņēmu džūzas tipa, lodveida tipa ar apakšā iemontētu svinu, lai viņai būtu lidošana. Man nepieciešamā ātrumā, tālumā, tā kā man ir nepieciešams, jo raidījuma sākumā teicām, ka es negribu makšķerēt tālāk pa 40 metriem, bet, diemžēl, mūsu izvēlētā vieta, upe, spiež makšķerēt 57 metru attālumā. Ja? Nu neko, varbūt tādēļ noķersim kādu rudens vimbu. Jā, pēc trēniņam, nedēļas trēniņas, pēc tām sacensības varbūt Krišņies vispār negrib makšķerēt. Nu, rokas sāp bišķi. Īstais sportists, rokas sāp. Distanci esam izvēlējušies, juti, ja? Smaržo. Cepuma fabrika. Atcerieties, barība riktīgi lipa, kad es tikko pielēju ūdeni un uzmaisīju. Redzat, kas tagad notiek, viņa vispār nelīp. Barība ir vidēja rupjuma, tāpēc viņa pa šīm cik nepilnas 10 minūtes savilka ūdeni sevi iekšā un ir jāuzmitrina vēl. Jo mēs redzam, kad upē ir straume. Tā, kad ir straume, tad barību vajag
kā saka, likt uz grunts. Jo šitā darot, viņa aizies pa straumi un zivis būs 20 metri uz leju. Bet mums vajag zivis, lai ir šeit, jo mūsu barotava gulēs šeit un āķītis būs šeit, nevis 20 metri projām. Tātad barotavai jābūt ir smagai, lai šī barotava viņu nogādātu uz grunts, skalojās ārā un zivtiņa nāk tieši uz šejieni. Stratēģija. Tieši tā. Nākošais moments. Paldies 21. gadsimtam un inženierijai, kad vairs nav jāmājas ar rokām. Tāpēc, ka cik ir tonnas samaisītas, nu tonnas visdrīzāk, jā, ar rokām, tad tagad tas ir patīkami. Nākošais moments – maisīšana ar mikseri. Viņš man nav nekāds ne konus veida, nekādas citas formas, bet tieši šāds. Tāpēc, kad maisās barība no augšas līdz lejai, ja ir konus, maisās tikai apakša tikpat kā. Un nākošais moments tā barība kļūst fiziski, barībai miksers iedod fiziku pareizo. Jo nokrītot uz grunts, viņa sāk irt, jo mikseris viņā sadzen iekšā gaisu, kurš to barību tieši pie grunts nokrītot sāk irdināt, lai viņa paceļot makšķeri, veicot pārmetienu, paliek tieši uz šī punkta. Nevis atkal izsmērējās, teiksim, 5 metru garumā uz krasta pusi, kad mēs raujam ārā. Un vēl kas ir ļoti svarīgi, barībai ir jābūt pareizā mitruma, lai viņa paliktu tai barošanas punktā. Nevis nāktu ārā, tur ekonomijas nolūkos vai kaut kādos tādos. Jo tas vispār koncepts, fīdera makšķerēšana, tā ir barošana, tā ir zivju piesaukšana uz šo apli, kuru mēs uzzīmējām. Tātad mēs sēžam šeit, uztaisam galdu un skaisti makšķerējam. Dod Dievs, ka mums šeit būs raudas, tad būs diezgan interesanti, intensīva zveja. Tā kā cerams. Tāpēc barība ir jāuztaisa pareizā mitrumā. Un atkal redzam, viņa jau sāk lipt. Barība īstenībā ļoti foršas kvalitātes ir, man patīk, jo viņa salipinās un redzam uzreiz ir stārā. Ūdens foršs, rudens dzidrs, pēc tam jums parādīšu. Barība vēl joprojām ir tikai tā pa sausu. Tāpēc dragājam klāt. Maisoties atcerējos vēl vienu ingredientu, kas Trapper firmai ir vislabākais. Tie ir krāsainie čipši. Tā es viņu saucu. Cepumiņi. Cepumiņi, čipši, pastančinu tūtās no mašīnas atnesīšu. Nu, lūk, re, kur ir slavenie čipši. Es viņus ļoti, ļoti mīlu, bet ne tikai es, viņus mīlu nenormāli. Vimba, tas ir pavasaris, rudens vai arī vienalga, tad, kad viņi ir ūdenī, un visa veida raudveidīgās zivis. Tātad raudas, sapali, ālanti un tā tālāk. Ja ir viņu cope, obligāti es lieku klāt šos. Redzat, man otrā rokā ir instruments, atkal nenormāli sarežģīts, bet vienkārši. Salātu mikseris rokas, blenderis. Ko mēs daram? Kāpēc man viņš ir? Skatāmies. Pečeva flomix. Gabaliņi ir arī šādi izmēri. Man personīgi tas nepatīk, jo vai arī vispār nākošais moments, kāpēc mēs viņus liekam klāt. Arī spainī mēs redzam, barībiņi ir vienas krāsas. Es viņu sauktu par vienmuļu, neinteresantu. Uz punktu rekur mums darās tieši tas pats. Garšīgs punkts, neinteresants. Punkts kļuva interesants gan man, mums un arī siltiņai. Nākošais moments viņi ir fluorescējoši. UV, tātad saulītes staros, viņi spilgti atstaro šos UV starus. Nu, lūk. Kāpēc paņēmu to blenderi? Tāpēc, kad es gribētu, lai man būtu maksimums šāda izmēra tie punktiņi. Jo zivtiņa pienāk, paņem šo lielo gabalu, paņem mutītē un aiznes viņu uz turieni. Viņa jau ir prom no mana areāla, kur man ir āķis. Tātad man būtu vispār jāliek kaut kāda gan arī 1,5 metra pavada. Tāpēc es ņemu, beru iekšā šos graudus, čīpsīšus. Tātad
nevajag pārspīlēt, jo šeit šobrīd jau, tur ir pat raku tā diskotēka, es arī tā viņu sauc. Kad arī man kluba biedri prasa, cik daudz likt, vai arī veikalā klienti. Es saku, uztaisām tādu diskotēku, bet ne pārāk pārbāstu. Tātad pieberam uz aci. Liekam virsū vāku un aiziet. Un sagriezties sīpeli ir gatavi. Lūk, un redzam, viss smuki samālās, gandrīz vai, kāpēc saka gandrīz, tāpēc, ka viens maita tomēr ieklīda, gandrīz identiskos gabaliņos. Un tādos, kurus paņem mutē, tad uzreizām apēdās, viņš neaiznes viņu projām. Un liekam viņus klāt. Un redzam, kāda barībiņa kļūst interesanta. Mūsu āķīts mētājas kaut kur šeit, piemēram, ziltiņa šo redzot, viņai interesē, un viņa uzlasa vienu gabaliņu. Viņa uzreiz neskrien pie tā āķi, jo varbūt viņu neredz, nesajūt vai tam līdzīgi. Ja mums būtu tikai plika barībiņa, viņi tur kaut ko paēstu, varbūt un aiziet projām. Bet šie gabaliņi dod to redzes efektu, tātad un interesi atrasties uz mūsu punkta tik ilgi, lai viņa nonāktu šitā lasa. Esmu garšīga, lielāks kumosiņš. Čiks, un mums ir copīta, un mēs dabonam zivtiņu. Un ko sieva saka, ka neesi mājās? Tagad vai vispār? Un vispār un tagad, un kad brauc uz pasaules čempionātu. Man sieva ir riktīgi forša, un viņa zināja, ar ko viņa ir jārēķinās, sakot jā vārdu. Tā kā viss ir man ģimenē kārtībā, paldies Dievam. Tā kā barībiņa man patīk. Redzat, salipa smuki un vairs neies tik labi ārā. Ejam testē. Baigi nesaspiežam stipri, tā kā apmēram būs barotavā. Metam ūdenī. Burbulīši nāk. Skaties, ir interese. Tas ir tas, ko es jums teicu, ko dod mikseris, un barības kvalitāte. Ja barība būtu tāda, teiksim, vienkārša, nokrist uz zemes, nekas tur nebūtu, un viņa šitik skaisti neirtu ārā un nestrādātu. Tas nozīmē, barībiņa strādā. Iet geizeri, un viņa pievilina zivtiņas. Kā jau teicu, šodien varētu būt rauda vimba. Tas ir tieši tas, kas plus mīnus viņai ir vajadzīgs. Aktīvās daļiņas pievilinās šī tipa zivis, ja būs arī kāds breksīts. Tas, kas guļas grunts, pievilinās pārējā tipa zivis. Un redzat, bija arī vienkārši gruntiņa, un tur spīd tie cepumiņi. Atkal jau tas ir tas, kas kaut vai tāpatās cilvēks staigās, un viņam piesaistīs aci šie spīdīgie gabaliņi. Moteļu skalošanas procesa beigu daļa. Dzīvais izlīda cauri sietam, lai ātri, lai viņš izlīst kopā ar ūdeni. Lai, tieši tā. Gan? Un rekord dzīvais motelis, tātad mums mironīši palika aiz borta. Parasti es tik daudz moteli neņemu. Uz 2,5 stundu zveju, bet tas ir no sacensībām ir palicis, un tad, jāpabaro zivtiņas. Ja nesaķersim, tad vismaz pabarosim. Tā mēs to saucam. Redzat, viss motelīts dzīvs. Aktīvs. Laiks uzbarot. Jā, stunda ir pagājusi. Tas vēl bija ātri. Vai vairāk? Tas vēl bija ātri. Tātad cerams, kad mūsu varētu viņu nosaukt par paviršo punkta izvēli. Cerams, ka viņi būs tādā super ātrā versijā, būsim pareizi izvēlējušies. Lūk, un liekam klāt. Ņamu. Jā, un redzat, atkal barībiņa kļūst interesanti, pievienojot gaļu, mēs sakam, Tā jau arī ir gaļiņa. Ko mēs vēl varam pielikt? Raudai, vimbai un breksim garšo balto mušu kāpuru kūniņas. Tās arī liekam iekšā. Nomazgājam rociņas. Pielādējam barotavu. Izskatās forši, man patīk. Atrodam mūsu satelītu šķīvi. Un starts! Perfekti.
Feeders man patīk. Nu, lūk, tagad veicam starta iebarošanu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, kad mēs nevis jau liekam āķīti virsū. Nomainīšu uz vēl lielāku barotavu bija. Kā jau teicu, pirmo reizi makšķerēju ar šo feederu kātu. Gribēju saprast, ko viņš no sevis piedāvā. Un viņš 70 gramus šo barotavu pilnu meta, tā kā mierā. Mierīgi. O, pilna. Atrodam atkal savu satelītu šķīvi. Un dodam virsū. Aiziet, super. Tā mēs veiksim kādus, kā jau teicu, mēs gribam tā diezgan ātri paķert dzīves, jo laika ir maz. Kādas 5 ciematienus uztaisīsim un tad jau liksim āķīt virsū un skatīsimies, kas mums tur notiekās. Un arī vairāk parunāsim pa mačiem. Foršā versijā būtu gaidīt, jau bija starp citu sitiens pa makšķerīt. Cerams, ka būs zivtiņas. Foršā versijā ir gaidīt kādu minūti. Jāpaceļ makšķera augstāk. Jo barībiņi, kā redzējāt, viņi strādā ne jau tur dažās sekundēs izbirst no tās barotavas. Bet viņai nepieciešams nedaudz laika. Un darām tā. Pirmo stipru rāvienu un pēc tam izkaratām. Vēl ātrākam efektam, kā mēs darām. Diezgan nežēlīga procedūra. Noņemam bērnus no televīzijas ekrāniem. Sauja motiļu. Sauja kūniņu. Veselā veidā viņi baigi smaržu neizdala. Tāpēc mēs zivtiņai, tā teikt, pātrināsim procesu, lai viņa ātrāk sajūt to visu. Labi, ka mēs nedzirdam kliedzienus, kas te notika iekšā. Un redzēt, par ko pārvērtās šīs dzīvās kūniņas. Jā, reāli smūtīs. Jā, tieši tā. Ieliekam smukā pudelītē un var lietot. Īstenībā tev nekā nav. Kur bija proteīns, visādas kaut kādas detaļas. Es esmu mēģinājis pēc kā viņu garšo. Nomirt taču no šitā nevar. Un šis vispār garšo pēc skaidām. Un aiziet. Man patīk, ka viss ir tīrs. Nomazgājam savu gateri. Un iemaisam iekšā barībā. Tātad piesūcinam barību ar odu kāpuru un mušu kāpuru kūniņu smūtiju. Lūk. Tas gronstes izskatās šādi, zivtiņai riktīgi patīk garšo. Tūlīt to visu mēs liksim iekšā. Un tas pātrinās zivju pienākšanas procesu. Ja viņi ir ļoti netālu, principā pirmais metiens jābūt copei. Redzu, Krišas, ka tev tagad ir jaunais feeders no Golden Catch, jaunums. Jā, man ir jauns feeders. Tu, kas redzu, jaunais. Liecinieki mums būs. Jā, Stelius Active Feeder. Jā, Golden Catch tas ir šogada jaunums, bet tas ir šogada jaunums no Golden Catch. Tu esi pirmais. Un vai tev patīk? Galvenais jautājums. Īstenībā man ļoti patīk. Kā budžeta klases feeders. Kaut kāds ap 100 eiro maksā veikalos. Man ļoti patīk īstenībā. 60 metri jūs redzat, es sēžu un metu lielu spaini. Tā mēs viņu saucam. Īstenībā foršs tāds, jā. Varēja būt varbūt vieglāks, bet viņš nemaksā 300 eiro. Jā. Viņš maksā normālā cenā. Un tas vēl bēdām ir 3,90. Tad parasti, ja mums ir jāmet 60 un vairāk metri, mēs izvēlamies 4,20, 4,50 feederus. Bet šis ir 3,90, 120 grami tests tikai. Un īstenībā šos 70-80 gramus viņš blieži nejūtot stresu. Jā. Tā kā pirmkārt ir labi no tāda viedokļa, ka viņš ir izturīgs. Nav resns, plāns, visas īpašības ir foršas, gredzeni stiprināti. Ļoti labs aparāts. Spolīt arī no šī paša brenda 6000, kas man viņā patīk ļoti. Viņa ir laba liela apjoma,
Tas arī palīdz iemetienam. Un ļoti daudz ar vienu apgriezienu tina ārā. Jo tātad iedomājieties 60 metri. Tas ir ļoti ilgs laiks paiet tīt ārā. Ja spolīte būtu kaut kādi tur, pieņemsim, 5-0 pret 1, mana točna apniktu. Varbūt tās tādā plezīra copē. Amatieru copē, ja? Amatieru copē, jā. Amatieru copē, tad ir ok, jā. Bet ja tagad ir jāsteidzās mači, jo tas ir laiks, atkal sekundes steiga. Nu, redziet. Mēs kad filmējam raidījumu ar Normandu Ikamassu par lieliem līdekam. Jā. Viņš mums teica par savu kātu, ka met kā katapultā. Nu, šis met kā katapulta un vienkārši met lieliski. Kātam tātad, kas ir jādara? Jāmet. Vēl kas ir forši, viņš ir tāds, nav ciets, nav bomis. Viņš ir tā vidēji strādā, progresīvs diezgan. Tas palīdz zivi izvadīt. Tātad kāds nostrādā, neļauj pārtraukt pavadiņai, atstrādā zivs rāvienus, tā kā tas arī forši. Īstenībā viņš arī karpu copē diezgan lieliski varētu noderēt, jo kaut kādu, trīnieci karpu viņš superīgi turētu. Nevis tāds puņķis, kā tāds pavisam elastīgs un ritīgi ciets, bet viņš tā, kā tam visam ir jāstrādā. Tur arī tā cena veidojās, piemēram, tām makšķerēm, jo tam karbonam jābūt ir kvalitatīvam, labam un makšķeres īpašībām tādām, kuras tu velc ārā zivi un viņš lieliski atstrādā viņu. Un šis kāds to dara. Točna forši. Var arī karpam izmantot. Mierīgi, redzam, kā viņš strādā. Velkam ārā barotā, viņš strādā gan arī viss. Mēs, kad šeit braucam, es jau teicu Edgaram, ka nākušreiz brauksim filmēt karpu. Uz 2 dienām. 3. Uz 3. Dzīvosim teltī. Nomainām pie dabas. Atpakaļ uz mazāku barotavu, lai vienkārši vieglāk ir mest. Tā jau, ja mums tā sesija būtu kādas 5 stundas, tad noteikti, ka baroto varētu nemainīt, lai viņa paliek lielā un lai punkts ātrāk uzbarojās. Nu, lūk, mēs paņemam mūsu sagatavoto pavadiņu. Pavadiņa ir rekori cilpiņa galā. Viņi ir jāpieliek pie mūsu montāžas. Mūsu montāža ir sportiskā, inline, slīdošā. Šeit ir stopargumiņa un tālāk ir feedergumija. Amortizators. Kāda iega izmantot to feedergumiju? Ko viņi dod? Kādas priekšrocības? Pirmkārt, redzat, viņa strādā kā pretsavērpējs, lai mūsu pavadiņi nepiņķētos visur šitien te. Tātad viņa tam dod to efektu, un, ja paņem liela zivs uz plānu pavadiņas auklu, viņa amortizē rāvienus, un, ja pieņemsim cilvēks vēl tur ātrāk vai ko, viņa piedod viņam un iedod iespēju izvilkt lielāku zivi vai zivi vispār kā tādu. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Nu, lūk, un nākošais, kā es teicu, kā mēs viņu pieliksim, jo man tā montāža ir, kā redzat, vienkārši galā parasts mezgliņš. Ņemam auklu, rekur auklu, pirms cilpiņas uztaisam tā kā cilpiņu un uztaisam tādu žņaugu. Izvalkam cauri, uzliekam šeit virsū, savelkam un aizvalkam līdz mezgliņam. Viss ir gatavs. Kaut kādu čīti. Jā. Kādu esmu tu liksi virsū? Smuka sviestmaizīte no 3 motelīšiem un 1 pinkas. Kaut kas te man raustās galā. Nedaudz lielāka raudiņa. Asaris, redzējāt, kāda man ir? Jūras strīpainais. Ierīs, āķi neredzam. Pieceļamies no sava. Tā man teica viens bērnības draugs, kad ieraudzīja, ka es sāku sportu nodarboties. Viņš
Tev gan ir copes stacija. Tik smieklīgs teiciens. Tātad manā copes stacijā ir viss atrodams. Smoki paņemam, izāķējam asarītim ārā. Viņu palaidīsim uzreiz vaļā, lai viņš peld. Krīšaņas? Jā, arī. Gribi izdzert kafiju? Jā. Nav nemazām tik silts, cik bija 8 grādi tikai. Jā. Nu. Palika augstāk un augstāk. Varam parunāt par visādām sacensībām, kuras mums ļoti daudz ir bijušas. Paldies. Vakardien noslēdzas Lūdzu. Vakardien noslēdzas Latvijas čempionāts feeder makšķerēšanā. 4. posms. Jā. Varbūt var arī mums pastāstīt bišķiņ par noteikumiem, kā jums tur gāja. Nu. Jā. Vakardien beidzās Latvijas čempionāts feeder makšķerēšanā, kurā es, Krišjāns, kļuvu 3. reizi Latvijā par čempionu feeder makšķerēšanā un ieguvu 1. vietu kopvērtējumā. Komandu vērtējumā, kopvērtējumā mēs ar 1 punktu neaizstāvējām pagājušā gada titulu čempionu un OK Copa Sport 1. komandas sastāvs. Palikām 2. vietā. Un īstenībā bija ļoti interesanti, jo intriga, ja pagājušajā gadā mēs vinnējām ar gandrīz 70 punktu pārsvaru, tad šogad ar 1 punktu mēs zaudējām 1. vietu. Un intriga bija līdz pat pēdējā cilvēka svēršanai. Tad es vakardien mani svēra kā 3. Pēc sestdienas mēs bijām iedzinējos. Ar 1 punktu bijām tikai zaudētājos. Un līdz maniem atnāca šī svēršanās un bija tieši pa nulēm. Mēs bijām atcituši to 1 punktu, tie 3 sportisti. Un pēdējā svēršanā 140 grami pietrūka, lai mēs uzvarētu konkurentu un aizstāvētu čempionu titulu. Tātad 2. vieta šogad OK Copa Sport komandai. Individuāli posmu kā tādu vinnēja Niks Feldmanis, uzvarēja ar tīru uzvaru, 1-1 abas dienas. Un 4. posmu OK Copa Sport pārliecinoši arī uzvarējām. Tā kā varētu teikt, 3 uzvaras no 4. 1. 2. vieta. Tagad tas ir tā. Par noteikumiem runājot, tad noteikumi ir tādi, lai cilvēkiem būtu skaidrs. Komandā makšķerēt 4 cilvēki, katrs sēž savā zonā, un zona ir sadalīta sektoros, atkarībā no dalībnieku skaita. Tātad, lai vieglāk, ja ir 40 dalībnieki, 10 komandas būs katrā zonā pa 10 sektoriem. Sportistam ir jāuzvar savs sektors, tātad A, B, C, D. Tātad savs sektors ir jāuzvar nevis 40 cilvēki, bet tie 10 cilvēki. Un attiecīgu vietu ieņemot, cilvēks saņem punktus. 1. vieta 1 punkts, pēdējā vieta 10 punkti. Pēc rezultāti tiek aprēķināti pēc iegūto mazāko punktu skaita. Tātad komandai jāiegūst ir mazāks punktu skaits. Nu, lūk, nākošais moments drīkst izmantot tikai inline sistēmas, makšķerēt ar 1 makšķeri. Tādu sistēmiņu, kā es jums parādīju, barotavai ir jābūt slīdošai. Arī man treniņos bija labs asars, viņš tur sapiņķējās svešā auklā. Es viņu līdz krastam atvilku un pie krasta noplīsa gan mana aukla noplīsa, bet asarīts aizpeldēja, nu, lai gan ar pavadiņu mutē, bet aizpeldēja dzīves, tieši tāpēc tiek izmantot šāda sistēma. Tas par sistēmas noteikumiem. 1 āķīts, jā, un tam līdzīgi. Rezerves makšķeris var būt kaut vai 1 miljons. Tie īstenībā principā ir galvenie noteikumi. Sektors tev ir iedalīts atkarībā kā no vietas platības. Latvijā tie mums ir pārsvarā no 9 līdz kaut kādi 12 metri. Kaut gan pēc starptautiskiem noteikumiem būtu 15 metriem. Un tev tātad šajā, nu kā šeit šī peldētava, tātad ir jāsaķer visvairāk zivis attiecībā pret konkurentiem no šīs aizgalda, tā varētu teikt, jā, tātad no šīs vietas. Principā īstenībā par noteikumiem tas jau arī ir viss, jā. Tā viņi dara. Smuks asarīts. Un arī rekord, tā teikt, sporta smadzenes. Es izvilku un redziet, kā ekstraktors forši strādā un ciltiņi paliek dzīva. Un tur točno dzīvo.
vienu metienu izvilku ārā, pat nebija aiztikt esmu pie tā nosacījuma, ka vēl nav bijis metiens bez copes, ja, tad mums jau ir ap 10 raudām. Un šis bija otrais asarīts. Un izvilku ārā un, kā teica Sergejam, kaut kas notika ar barības punktu. Un visdrīzāk pārsvarā šādās situācijās tas ir vai nu pienāk lielāka zivs, vai arī mūsu gadījumā, kā redzat, barība ir pilna ar motili. Es vēl ieliku barojamo motilīti, kas ir džokerīti, saucās džokers. Maziņš tāds, kuru liek tikai barībā. Uz āķu viņi nevar uzāķēt. Un pie šiem gardumiem pieskrēja asarīši, kas nobiedēja. Asarīši nav lieli, bet tik vai tā viņi spēja nobiedēt šī izmēra raudiņas. Bet forši ķerās vismaz asari. Galvenais, kā ķeras. Viss notiek, process notiek, jā. Copa ir interesanti. Un asarīši gaišie, tas nozīmē, ka tie ir jūras asarīši. Ienākuši diezgan paliels bariņš noteikti. Jā. Un īstenībā uz fīderi, tad asars ir plēsējis, it kā spiningojamā zivs, bet ar fīderi var noķert jebkura veida zivs. Es esmu noķēris līdakas, zandartus. Ir viens man ļoti slavens zandarts, kurš man atnesa 6. vietu individuālā vērtējumā pasaules čempionātā, laikam 18. gadā. Itālijā. Es noķēru 5 kilo zandartu 2. iemetienā pēc starta. Ja domājieties, 5 kilogrami zandartu uz fīderus no 13 pavadiņas. Jā. Un vēl pie tā es viņu noķēru nevis mutē, bet aiz muguras spuras. Es viņu vilku kādas 20 minūtes un izvilku, un viņš gāja ieskaitē. Un, principā ar šo zandartu 2. metienā es varēju beigt tūri, jo es būtu jau bijis pirmais, jo 2. vietai bija kaut kāda 4 kapeikām kilogramu. Redzējāt, cik laika pagāja kopš iemetiena, un mums ir atkal skaista raudiņa. Nu, super raudiņas, nu, super tīra, smuka, košām, spuriņām. Raudiņa. Viss notiek. Uzjaucām, kā jau teicu, barībiņu. Pliekani garšīgu rudenim. Viena no sastāvdaļām bija rauda, tāpēc arī es izvēlējos 3 veidu barības, jo katrā barībiņā ir kaut kas garšīgs no savējā veida. Tātad breksītim no brekšu, piedavām raudiņai no raudu. Un es šo barībiņu uztaisīju tādu ļoti universālu un pievilcīgu jebkurai zivtiņai, kas ir arī no sporta nāk ļoti svarīgi, lai tā cope būtu izdevusies, nevis iztērēja naudu un atbrauc pabarot zivtiņus. Tā, tu iegūsi baudu. Tu mums jau pastāstīji par Latvijas čempionātu fīderu maškrēšanas, kas noslēdzas vakardien, bet šogad aprīlī jūs tu ar savu komandu, jūs visi bijat uz pasaules čempionāta, komandas pasaules čempionāta. Klubu Pasaules čempionāts klubiem. Jā, Itālijā. Jā, tas notika. Un kādi tur noteikumi, kā tur gāja? Kas, Noteikumi tur ir ļoti līdzīgi, tikai kā ķerās, pilnīgi prieks. Viss, vairs nefilmēsim, davai. Iedot man otru makškarēs. Es arī gribu piedalīties. Braukt, lai es vairāk dabot paukšķinē. Jā, par sacensībām runājot, pasaules čempionāts Itālijā. Tur ir 5 cilvēki komandā. Tātad 5 zonas, A, B, C, D, E. Kā jau es teicu, uz fīderi var skaisti ķert asars. Pasties, mēs jau tuvojamies puspannai. Lūk, tātad jā, 5 cilvēku komandā. OK Cope Sport pagājuši gadu pārliecinoši uzvarēja Latvijas čempionātu un izcīnījām biļeti braucienam. Paldies sponsoriem, ka salasījām naudiņu. Jo naudiņu vajadzēja 11 000. Tad mēs aizbraucām 10 cilvēku sastāvā uz Itāliju un iztērējām kaut kāds 12 000 eiro. Iedomājieties, cik tas ir daudz, jo jāierē busi, māja, dzīvošana, ēšana un tā tālāk. Barība, esmas. Jā, barība. Un barību nevar paņemt tā, tikai 3 veidus, jā. Barībiņai jābūt ir ļoti pēc iespējas vairāk veidu,
Mēs bijām paņēmuši, man liekas, kaut kādu 500 kg ar barību. Pustona līdzi. Jā, pustona līdzi ir tikai barība, jo mēs jau nezinām, kāds tur ir ūdens. Makšķerēsim tur pirmo reizi un tā tālāk. Bet čempionāts bija ļoti interesants. Īstenībā mūsu komandai ļoti veiksmīgs un tiešām godam aizstāvējām savu komandas un valsts godu. Mēs ieņēmām 10. vietu no 43 komandām. Tas ir ļoti augsts rezultāts, par to mums ir prieks un gandarījums. Pat es pirmajā dienā biju 2. zonā. Arturs Baltais 1. zonā bija 2. dienā, tā kā Niks Felmans vispār superīgi nostartēja 3 un 2. Vienkārši super rezultāts. Varējām, vai arī pat bija jābūt mums 5. vietā, bet cope ir cope, taktika ir taktika. Tāds rūgtais atzinums no šī pasākuma. Ako sports cope, tur galā nav. Ķeras. Nav? Nē, Nu, vot. man liekas, ka nav. Tā ir, kad mūd. Cope bija, a gala nav. Nu, nē, nav. Johaidī, kāda cope bija laba. Nu, lūk. Un kluba čempionāta bija arī kaut kāda līdzīga problēma. Jā, jo. Super, kaut kas labāks ņēma pēc opsismas, tā varētu spriest. Tātad 2. dienā situācija, kas mums atņēma 5. vietu pasaules čempionātā, kas būtu fenomenāls un sensacionāls rezultāts un būtu tiešām prieks vest mājās šādu rezultātu. 2. diena, tātad pirmkārt no trešdienas samainījās visa cope, kanālā ieplūda sāļais ūdens, jo mums bija ļoti tuvu jūrai šie mači. Ieplūda sāļais ūdens un visas zivis, kas ķērās 3 dienas, viņas visas izslēdzās. Vienkārši neķērās vairāk. Un atkal nenormāli grūti šie mači pārvērtās. Tūras laikā pēc kādas stundas pusotras es sapratu, ka tas bija 1. dienā. Es sapratu, ka jāķer karpas, jo tur bija karpas. Un karpas bija jāķer 80 metru attālumā, 80 metri. Tas bija līdz 3-4 metri no tā krasta. Nu, pat 4 nē, līdz 2,5-3 metri no tā krasta es metu, kur dziļuma gandrīz nav nekāda, un karpas bija pat 7, 8, 9 kilogramīgi. Lieli tad trofeji. Jā, tieši tā. Un 1. dienā es sapratu, ka brekšus, karūsas, teiksim, tāda visāda izmēra zivtiņas baltās reāli manā sektorā nav, neķerās, vai mēs nelīdz galam tikām galā ar visiem jautājumiem, kā viņas pareizi ķert. Un arī zonas atšķīrās, to viņas tur bija, to nebija, bet viss, teiksim, plāns mums bija skaidrs, bet izloze ir izloze. Un es nolēmu ķert karpas, es 1. dienā dabūju 4 copes, 3 es izvilku karpas, vēl noķēru kaut kādas copē, super, pilnīgi. Ir jau kaut kas laikam. Ir jau ar. Nu, lūk, un nolēmu ķert, un 2. zonā paliku zaudējot tikai 30 vai 40 vai 60 grami pirmajai vietai ar savām karpām. Cik bija karpām. kopējais svars? Kopējais svars bija gandrīz 8 kg. Un tikai 60 grami. Un tikai 60 grami zaudēja holandietiem, kuri saprata šo kanālu daudz vairāk un arī kļuva par uzvarētājiem šajā turnīrā. Nu, kas tad tas ir? Nu, tāpēc jau arī samazinājās tāds. Šos mēs saucam par batoniņu. Smuki. Nu, lūk, un 2. dienā stāsts par to, kāpēc mēs palikām 10, nevis 5. 2. dienā arī tātad starta plāns, pārbaudīt visas distances, kurās varētu būt breksis, karūs un visas tās zivtiņas, kas būtu jāķer, kuras tā kā vairāk var saķert, jo karpi, viņi vienu var paņemt, 2 var paņemt, neviena var nepaņemt un tam līdzīgi. Ja? Tur tāds diezgan paliels risks, bet viņas tur bija diezgan daudz, es viņas sapratu, kā ķert, ticēju, ka man viņas būs jebkur. Un 2. dienā es arī kaut kādu pusotru stundu mēģināju ķert pēc plāna, un tad iestājās plāns B, atkal ķert šīs karpas. 2. dienā es tiku zonā vietā,
kur šo karpu ir maz. Kā jau teicu, viss atšķirās, gandrīz vienmēr viss atšķirās. Nav tā, kad tu sēdi 15 gabalu un visiem būs vienāds dziļums, visiem būs vienāds zivju skaits un tā tālāk. Un atkal es ielozējos zonā, kur karpu ir diezgan maz. Tā zona visu nedēļu bija viszivīgākā. Un pēkšņi sestdienā čuks, svari ir 2 reiz mazāki, cope daudz grūtāka, zivs ir vienā galā tikai. Ja? Kā mums te interesanti sāka palikt ar copi. Un ielozējos tādā švakā vietā, kaut arī netālu trenējāmies no tās sektora, kuras ielozējos. Un pēc kaut kādām 3 stundām es tomēr izbaroju savu karpu, kas bija apmēram 3 kg liela, atvilku līdz krastam. Un tad nesaukšu valsti, vai būtu laikam korekts. Redziet, izauga raudiņu izmērs ar mūsu barošanu. Un blakus sportists izvēlējās tādu diezgan riebīgu taktiku. Es to karpu vilku, karpa ir diezgan aktīva un arī par noteikumiem runājot. Zivis ir jāizvelk savā sektorā. Tu nedrīkst izvilkt zivu blakus sektorā vai arī sapiņķētu ar kaimiņa makšķeri. Un kaimiņš zaudējot man, redzot, ka man ir šī lielā karpa pieķērusies, izdomāja iepludināt savu auklu manā sektorā, un tā mana karpa par nelaimi iegāja viņa auklā, visu sapiņķēja, es centos viņu atpiņķēt, tā raustot, tur plēšot ar cerību, ka varbūt viņa aukla pārplīsīs un tā karpa man paliks virsū, jo es ķēru karpas ar ritīgi rupjiem rīkiem, es biju gatavs šeit copei. Bet, diemžēl, pārplīsa visa, gan viņa aukla, gan mana aukla, un man šī karpa norāvās. Izvelkot šo karpu, vienu zivtiņu, mēs būtu reāli 5. vietā. Tas runājot un atbildot uz tavu jautājumu par klubu pasaules čempionātu, jā, un veiksmēm, neveiksmēm. Bet, jebkurā gadījumā, tik vai tā, mēs 10. vietu uzrādījām pasauli. Jā, 10. laikam mēs bijām, uzrādījām pasaulē. Aprīlī bija klubu pasaules čempionāti un oktobrī bija Nations, tā saucamais pasaules čempionāts, kur ir izlases no dažādiem valstiem. Tikai viena komanda no katras valsts. Jā, tu pats tur bija šogad. Es arī tur biju, nevis kā sportists, protams, bet vienkārši es biju arī Belgijā tā laikā un iebraucu ciemos un pats redzu, ka tas notiek. Nu, cik daudz tur sagatavošanas. Katru vakaru ir sapulce, sportistu sapulce par stratēģiju, par visu. Izrunāt, ko, kāds, kur, ar kādu barību, ar kādam esmam. Pēc tam viņi no rīta brauc ar diviem lieliem kravas busiem, jo tur mantas. Un vēl 2 vieglajām mašīnām. 4 auto, jā. Pilnē tiem platformām, jo, skaties, 4 sportisti, katram ir savā platformā. 5 sportisti, katram ir savā platformā. Un visas mantas, maršruļus un tas tālāk, tāpēc tur ir tik daudz tas sagatavošanas. Tāpēc tieši ir nepieciešami tie treneri, kuri var palīdzēt sportistam visu to sagatavot, to barību, platformas un tas tālāk. Bet, jā. Jo tas ir pasaules līmenis, nevis vietējās valsts līmenis. Nu, protams, tas ir augstākais līmenis. Jā. Pasaules līmenis ir augstākais līmenis. Bet pastāstīsim mums bišķiņ par to vietu, tas bija vispār aktīvais karjeras. Kas jau nozīmē, ka tas, nestandarta vieta. Nestandarta vieta, jā. Par vietu runājot, es nesaprotu vispār, kā organizatori varēja izvēlēties tādu ūdeni, sporta stadionu šāda veida mačiem. Jo es uzskatu, ka tas bija pilnīgi negodīgs. Varbūt uzskata kāds interesants, bet visu izšķīra tikpat kā izloze. Izloze izšķīra gandrīz vai visu. Sportisti tur vāji nebrauc vai tādi, kas neprot makšķerēt. Tātad karjeras bija ar šādu krasta līniju. Viss tā kā karuselis, karjeras bija aktīvs. Trešdien, laikam, treniņā ieslēdzās pa vidu karjeram kuģis, kurš raka smilti, grunti, viss vienos duļķos. Zivs tiek iepūsta vienā pusē. Karjeras atšķirās nenormāli dziļumi. Viena zona, tātad visi, teiksim, 20, laikam, 2 valstis bija. Jā. Tātad 22 sportisti, kas cīnās savā starpā, sēž 3 dažādās ūdens tilpnēs, tā varētu nosaukt. Jo
viena zona ir, teiksim, šāda krasta līnija. Šāda. Šī ir viena zona, nevis taisns, smuks gabals vienāds, bet pilnīgi ar vienam ir 11 metri dziļums, ja ne pat vairāk metri dziļums, tur 5 sportistiem. Un tur zivju tikpat kā nav. 2 sportistiem zivis ir, 7 sportistiem nav. Pēc tam dziļums uznāk augšā ar vēl visādām pumpām kaut kādām dažos sektoros. Nu, tas stāsts, ko es gribu pateikt, ir tāds, ka viens blakus var ķert, otrs blakus neķers vienkārši. Tad, ja jūs ielozējaties jau pēc izlozes vietā, areālā, kur tās zivis tikpat kā nav, tev pat nav iespēja parādīt savu mākslu, jo tev vienkārši zivis tur nedzīvo, neuzturās un nereāli kaut ko noķert ir. Bet es otrajā dienā atradu risinājumu, kā uzrādīt īstenībā ļoti labu rezultātu. Es ļoti labi nostartēju. Ja par cipariem runājot, es nostartēju 27. laikam no 120 dalībniekiem. Tas ir ļoti, ļoti labs un cienījams rezultāts. Pirmajā dienā es biju 7. zonā no 22, un otrajā dienā es biju 8. Un runājot par to stratēģijām un godīgumu, negodīgumu, otrajā dienā es ķēru nenormāli maza izmēra zivtiņas, nenormāli daudz. Beļģijas gobiki. Beļģijas gobiki, jā, Sergejam arī palika atmiņā, laikam nošokēja. Nošokēti, jā. Tas viss, jā, jo stratēģija bija tāda, ka kārtējais maričoks. Ja salīdzināt ar Beļģijas gobikiem, tad tas ir trofejs. Lielis asaris. Starp citu tieši par tēmu viņš ir paņēmis, jā. Tātad šāds asaris, nu man viņa pat nebija tāda asara. Man bija, lielākais bija šāds asaris otrajā dienā. Šāds bija bonus. Es ķēru šādus līdz šādus asarīšus otrajā dienā. Un kopā saķēru gandrīz bez kaut kādiem daždesmit gramiem 3 kilogramus šos mazos mikro asarīšus un apgāju sudraba medaļas ieguvējus angļus. Tāda mazā uzvariņa varbūt tās vai arī, teiksim, akceptēju priekš sevis līmeni. Pirmajā dienā man pa labi sēdēja viens angļu sportists, ļoti spēcīgs Lee Kerijs. Es biju 7., viņš 8., es viņu apgāju, un otrajā dienā Miks Vails, es biju 8., viņš bija 9., es arī viņu apgāju. Tā kā sudraba medaļniekus es apgāju un uzrādīju, kā jau teicu, priekš sevis ļoti labu rezultātu, un varbūt arī kādam citam tas liksies ļoti cienījami. Nu, lūk, un otrajā dienā es ķēru šos mazos mikroasarīšus, jo pēc pirmās stundas bija skaidrs, ka ūdens atkal ir pilnīgi samainījies. Nakts bija ļoti, ļoti augsta, kaut kādi 4 grādi bija pa nakti. Zivs laikam ūdenī nosala un pilnīgi viņai samainījās garstāvoklis un vispār ķērās 5 reizes sliktāk nekā treniņu laikā. Un nācās ķert 10-12 metri no krasta šos mazos mikroasarīšus, bet tas bija 8. rezultāts no 23, kas īstenībā priekš komandas ir super, jo vācu sportists vienkārtē, laikam, pasaules čempions vienreiz viņš bija tiešām, un kad ne 2 reiz vai 3 reiz, 2. vai 3. Jā, tāds Fēliks ir jauns čalis, super spēcīgs un tam līdzīgi. Pirmajā dienā viņš bija laikam 3., otrajā dienā 19. Tāpēc, ka ielozējās vienkārši tur, kur zivju nav, un viņš laikam, kad neķēra tos mazos asarīšus, gobikus, gobiki latviešu valodā tulkojumā ir bullīši. Ja? Maz, bet tie bullīši bija šitādi. 2,5 grami. Ja? Arī tādus Niks noķēra, es treniņos noķēru un tam līdzīgi. Lūk, un nācās ķertos sīkaļas, kas nav nosaucama pa feedercopu. Šī ir feedercopa, 60 metri metiens vai arī normāls iemetiens, normāli izmēra zivis un tā tā. Vismaz ir interesanti. Tur daļai ir interesanti, daļai ir vispār neinteresanti. Tā kā tā. Bet, jebkurā gadījumā, mūsu izloze kā tāda bija vidēja. Uzrādījām mēs 11. Pēc pirmās dienas mēs bijām 8., kas ir ļoti labs starts. Bet atkal neizdevās uzlabot rezultātu, un beigās mēs palikām vai arī izcīnījām 11. vietu no 22 vai 22 laikam beigās bija, jā, 22 komandām. Tātad jau, teiksim, šogad
arī uz pasaules čempionātu devās, varētu teikt, izlase, kura sastāvēja no Okcope sporta kluba sportistiem un treneriem. Viens cilvēks, Vladislavs Tolmačovs, nebija nav mūsu kluba sastāvā, bet viņš bija kā 5. sportists, ja, pēc visiem reitingiem un tā tālāk. Ja, un viņam bija iespēja braukt šo pasaules čempionātu. Tātad, ko es secinu priekš sevis un vispār, kad, teiksim, mūsu kluba līmenis pasaulē, tātad ir pirmajā, tajā Itālijā mēs uzrādījām lielisku rezultātu, mēs bijām 10. un šeit, skaisti, pasaules čempionātā mēs esam 11. Tātad mūsu klubs varētu tā teikt droši var braukt un aizstāvēt godam valsti. Apmēram laikam, ka tā varētu nosaukt šo čempionātu. Īstenībā visi bija neapmierināti, visas valstis stiprās, tā sauc, ir stiprāks sportists, vājāks sportists pēc fakta, ja, un visi bija ļoti neapmierināti. Bet, jebkurā gadījumā uzvarēja stiprākie, veiksmīgākie, tie bija īstenībā uzvarēja serbi, pirmo reizi vispār mūžā uzkāpjot uz piedestālu un uzreiz pirmās vietas. Viņiem ar izlozi paveicās, reāli paveicās. Un, kā teica, sportistu vāji tur nav. Vēl tāds interesants fakts bija, ka, tāds rezultāts labs bija, ka Arturam bija pirmā vieta, pirmā diena savā sektorā. Jā, Arturs Baltais īstenībā varēja arī uztaisīt sensacionālu sniegumu, gan priekš sevis, gan priekš valsts. Viņš pirmajā dienā, bet arī ielozējās perfekti tieši manā sektorā, Sāniņā, blakus manam sektoram, kur es biju piekdien treniņā. Un atkal kārtējais beļģu joks, nosauksim to tā, vai negodīgums, vai mūsu gadījumā mums liekas, ka baigi forši, jo Arturs tur trāpīja. Tātad tā bija E-zona, visā zonā, pilnīgi visā zonā cilvēki uz kaut kādu, haļavu laikam tā varētu nosaukt, kaut ko varēja noķert lielāka izmēra, bet pārsvarā visi ķēra šos mazos šitādus asarīšus. Bet tieši tajā sektorā, gan man treniņā, es treniņā piekdien saķēru 4,5 kg tikai asarus. Bet šādus līdz pat šādiem, kādi 300 gramīgiem. Un Arturs ielozējās, un Arturs kaut kas lielāks. Un Arturs ielozējās tieši tur, kur vajag. Es viņam nosaucu distances, un viņam bija principā jāizpilda uzdevums, un jā, viņš viņu izpildīja. Jā, jo iedomājas, visi ķer šitādus, viņš šitādus. Otram saizinās, ieķērās, gribās zivtiņu parādīt. Lūk, jā, viņš izpildīja uzdevumu, un pirmais. Tad vēl stāst, norāvās. Tā ir, kad pļurkst. Nākošais moments, veiksmīgs varētu nosaukt, bet neizdevās Arturam īstenot. Izloze viņu ielika svētdien, esot ar 1 punktu, izloze viņu ielika svētdien sektorā, kurā pirmo dienu uzvarēja cilvēks, kur zivis bija brekši, un tur bija brekši, nevis kā kaut kādi asarīši mums jāķer, vai citiem ar raudiņām jācīnās, bet tur bija brekši. Un Arturs, diemžēl, iespēju neizmantoja un iznāca ārā 12. Bet uzrādot labāko sniegumu no valsts, viņš bija 18. no šiem 120. Un tad tālākais 27. Tā kā, jebkurā gadījumā ļoti labi, bet mums, kā jau jebkuram sportistam, patīk uzvarēt, baudīt šo uzvaras garšu, un 11. nav pirmie. Kaut kā tā. Pēc vakardienas rezultātiem ir tagad saprotams, ka nākamgad tu arī brauksi uz abiem 2 čempionātiem, jo komanda ir 2. vieta, tu pats 1. vieta, tad būs vēl viena iespēja uzlabot savu rezultātu. Par pasaules čempionu. Jā, būs iespēja kļūt par pasaules čempionu. Kas ir arī mans mērķis, ja godīgi, laikam, ka šai feeder kustībā. Jā. Jā, pamēģināt sasniegt to mērķi. Jā, nav viegli, kā jau teicu. 6. vieta ir tuvākais rezultāts, kas ir šobrīd sasniegts pasaules mērogā. Un jā, uzvarot šogad, jau 3. reizi Latvijas čempionu titulu iegūstot, uzvarot šogad. Esmu izcīnījis iespēju braukt uz pasaules čempionātu, izlasē, jo varbūt jāpaskaidro, tad, man liekas, ka nepastāstījām.
iespēju, kā veidojās Latvijas izlase feederu makšķerēšanā pēc mūsu nolikuma. Tātad ir reitings gada, tātad šī gada reitings uz nākošo gadu. Un pirmie 5 cilvēki, kas šogad ierindojās pirmajā pieciniekā, viņiem tiek jautāts, vai viņiem ir iespējas finansiāli, materiāli un tā tālāk, visi iespējamie varianti, vai viņam ir iespējas braukt uz pasaules čempionātu. Ja kāds atsakās vai nevar, tad tiek jautāts 6., 7., 8. un tā tālāk uz leju. Parasti līdz kādam 10. aiziet, bet ir visādi, jā. Kurš Latvijas čempionātā ir spēcīgs un piedalās kaut kādu citu iemeslu dēļ, bet pārsvarā jau visi mēs cīnamies par šo uzvaru, lai tiktu šai pieciniekā un būtu iespēja braukt pasaules čempionātu. Tas laikam ir lielākais motivators un dzinulis. Mums ir gandrīz raudiņu kārtē. Paldies tev par interesantu stāstu, par to visu informāciju, par aizraujošu dienu pie dabā, uz Lielupē. Šodien mēs pavadījām dienu ar Krišņu Lisovsku, jau 3-kārtu Latvijas čempionu, Oka Cope veikala vadītāju un īpašnieku, Copes maņāku. Es pateikšu tā, jo visa tava dzīve ir saistīta ar Cope darba, Cope. Vakardien es beidzu Latvijas čempionātu un šodien, kur es esmu? Es šodien atkal jau makšķerēju, jā. Tā kā jā, tiešām, jā, man tā dzīve ir tāda. Rītdien es jau mašķirnieka veikalā. Jau strādāšu, jā, pats aiz kases, jā, jo strādāju arī pats veikalā aiz kases. Tā situācija Latvijā ir makšķerēšanas biznesā, tā kā jā, rītā es, kā saku, jā, man sāksies 8 dienu maratons aiz kases, tā kā jā, ir kaut kādi neatbildēti jautājumi, droši nāciet, zvaniet, prasiet, jautājiet, jā. Paldies tev! Paldies tev par kafiju un par arī šo lielisko dienu. Paldies! Es visu laiku domāju, ka šitais Eva trauciņš ir paredzēts barībai, bet Krišņam ir savādāk. Viņš ir paredzēts bārotāvam.